šodien braucam atkal asaros. Aldi, uz kuriem braucam? Brauksim pa Jelgavas rajonu, tagad sāksim ar Iecolu krastiem. Tur informācija ir, bet kaut gan tur bez informācijas. Tur vienmēr ir, jā, tur vienmēr ir. Asar, nav jūrnieki baltie, bet tumšie melnie. Sanāk, mēs kaut kādi asaru mednieki. Jā, mēs asaru mednieki. Šodien arī no krasta makšķerēsim. Pabraukāsim pa Jelgavu, paskatīsimies, kur kas ķerās. Pamēģināsim kādu lielāku, varbūt arī dabūt. Nesolīsim kameru līdz. Es domāju, ka cerībai jābūt lielākai kā Liepājā šoreiz. Jā. Vietējais asarīts jau ir tāds agresīvāks, ne? Nav tik kūtas kā tas jūrnieks. Jā, Liepājā švakar bija, viņš tāds bija tāds ņuņa. Jā, un pēc tam atkal pulkā Vārnas kungs. Es, mazais Robis. Šodien mums rādio ir līdzi. Jelgavas rādio. Gins Zars. Un šitas te ruduļu ķērājs Vilmars. Raudiņa ruduļu ķērājs Vilmars. Tā kā, paskatīsimies. Ko mēs varēsim piemānīt. Valsts svētkos. Jā. Valsts svētkos bija jā, un balva būs tāda, ka uzvarētājs varēs pliks izskriet Jelgavas centram cauri. Bet kaut kā negribu uzvarēt. Kā tā? Nezinu. Tāpēc, ka pagājušreiz tur neskaitīja tomēr nekāds... Bet tu viesnīcā taču bija Lelli? Viesnīcā Lelli, bet man jau bija cerīgi, ka es viņu varēšu mājās aizvest to Lelli, bet... Tā jau tu daudz gribi. Balvi. Labi, jā. Tā kā tā jau skatīsimies, kā būs, ne? Zini kā, tas... Redzi, cik labi, kad ir gaismiņa. Ļoti labi. Tā, un man būs dropšotiņš. Vilmār, kas tev? Man būs... Džigriks. Žigā. Tagad trāpīja, domājas, ko? Ok. Robi, trāpīja pirmo reizi. Itālijas aizies atkal. Man baigi patīk Itālijas, es nezinu. Ginčā. Astari vēl guļ? Guļ vēl, bet te tikko vita atlikt. Jā? Tāda līga. Es domāju, ka tā līga. Drausmīgi nodzināt. Jūs jau tā kā ričus sākat. Vajag mutūs nobauda. Jau vasari sāk mosties. Viņš jau tāds cepam. Paskaties. Es arī no Jaņiem nokāpu. Paskaties, kāds 300-nieks. To jau uz pārnas jau? Šitas jau ies maisā. Saka, asari nav. Paskaties. Šito zupā. Kaut kādi asarīši sāk mosties. Nē. Vilmār, ja asaris nav krastā, neskaitās. Beidz kurzemnieku. Beidz kurzemnieku tēlot. Tā, jau bišķiņ lielāks nekā iepriekšējais. Asari līdz. Arī tāda, ka Vilmārs kaut ko velk akal, bet... zin kā, ir tā, kad man ir dropšotā 3 gramiņi, 0,16 fļuriks mazais, 10. Laikam dropšotā āķītis numuriņš. Un viņš viss tāds delikāts. Un tā man, man tā ērtāk makšķiet, man kātiņš arī ir, laikam, līdz 7 grami. Man kaut kā tā liekas. Nē, ir arī tā, kad viņam tādam, vajag, lai padauza pa grunti, lai ir tā
padauzīšana, bet, nu, tas jau, zin kā, pēc apstākļiem. Tagad jau viņš tāds arī lēns ir. Nav baigi ātrais. Tāpēc tā viss man tāds ir galīgi smalciņš. Es skatījos Vilmāram. Jā, tur žagars, jā. Vilmāram ir arī laikam 100 grams tikai žigiņā. Bet, nu jā, nu skatīsimies. Varbūt mēs pabrauksim pēc tam uz kaut kādu karjeru aizbrauksim. Tur varbūt vajadzēs bišķiņa smagāku kaut ko. Bet, nu, paskatīsimies. Šajā vietā bija kā 2 gadu atpakaļ. Nu, arī rudens pusē jau bija sali kaut kādi -2 tāds. Un, nu, vienkārši tā pēc informācijas atbrauc nekad nebija bijis. Un trāpīja arī uz baigi labo copu asariem. Un, nu, loģiski, bija copīgi. Un loģiski, kad otrā dienā arī pēroši šurp. Nu, smuka asari bija. Un atbrauc otrā dienā, laiks tās pats. Un copīs nemā. Nu jau labāks izmēriņš. Un Vārnas kungs uzreizām. Apurt grib mani. Grib apurt mani. Nu, tev maziņš, jā. Nu, paskaties. Vai nav smuks asarīts? 300 grami. Nu, es domāju 600. Nu, nav, labi, nepārspīlēs. Nu, 320. Tu kā Jāni aizgāja, jā? Man uzreiz aizgāja copi, klausies, kamera kā bija prom. Nu tādi, nu, asari var. Nav nevainas, bija tādi uz kādu 400 grami. Nu, man vēl 360 mazāk, mazliet. Lūdzu. Nu, tur viņi ir, jā. Atnāc pret cilvēku, kuri zina, kur viņi ir, jā. Un tad jau nevāk. Bet Robis īstenībā slikti gidē. Nu, Viņš sasolīja kilogramus. Tāpat tās kā skaties, kas te ir. Skaties, kas mutē. Pilnīgi dzīvumā, Elī. Viņš taisni barojās. Vēl astu kustās. Lai viņš ēd tālāk, ne? Jā. Brokastiņas. Nu, pasies, cik liela tā maila bija atcerīgs maziņš. Un viņš tādu vienu apēd, es domāju, viņam pietiekums uz pāri dienām, ne? Nu, gan jau. Tas ir vienā vietā, viņš nāk līdzi, nāk. Duplets. Aldīt. Ir. Jā, un man ir tāds uz kādu 300 grami. Nu, mani uz 200 kaut kādi. Paskaties kāds. Es tev parādīšu. Paskaties kāds. Nu, brālīt, tev nav tik liels. Tev bišķi lielāks par kādu 100 grami. Es nevaru viņu. Bet zini, kā bija šitā jātur kaut kā? Parād, kā jātur. Šitā? Nu, jā. Lielāks man. Bet tā, nu, smuki, ne? Nu, skaisti. Nu, Liepājā nebija tik smuki. Robi, tu esi slikts gids. Jā, mums baigi mazi asarīši te ir. Tu mums sasolīji lielus. Nu, jā, Vilmārs sasolīja. Vilmārs mums Liepājā piemānīja. Labi, ok, Robi, es pārņemu vadību. Gidēšanas. Brauksim uz vienu ļoti labu ezeru. Jā. Man tur ir točkas 2. Jā. Un tur ir laba asari. Bet, Nu, sanāk, ka Robis mums sūdīgi nogidēja. Jā, bet pa to ezeru točs Zarakungs. Neuzsācīt. Zarakungs to arī. Es aizīšu uz vienu ezeru. Labi, jā. Man ir 2 točkas. Nevienam nevar teikt, ja? Nevienam nevar teikt, jā. Es neteikšu. Jā, filmēt. Es neķeršu arī. Es neķeršu arī. Bez āķa. Bez āķa, jā. Jā. Es kādus 15, bet lielāsāk 200 grāmu nevienu. 220 daudz. Tā kā pagaidām izskatās, ka jums ar Ginčam ar Vilmāru būs caur centra plikiem jāskrien. Es jau varu, kas tam man. Kāds vismazāk Es jau varu, kas tam man nūdis tam. Es jau nūdis tas, kas tam man. Liks vai apģērts kāds ar. Ginč, tagad vari? Tagad arī varu. 10 metri.
labāks nekā upē. Pasies kāds. Kilošniks būs. No. Kāds ir? Vietējais izmērs, no. Pasies ar dēlēm. Un 40 pāri. Smējāmies. Te ir? Jā. Te nav kas smieties. Bet sapēt jāmāk. Jā. Pareizgiņš. Jā. Tu jau esi īstenībā vecais ozolnieku šitas te gids. Zinu ozolnieks, jā. Tā. Man laidīsim, lai zinu paskaties, kas pa skaistuli. Nu 40 pāri. Kad 43, 44. Tā laidīsim, lai dzīvo. Tā. Aldis nogidēja. Ar emocijām pietiek. Ar emocijām pietiek. Nu jā, redzi, dziļums bija diezgan, bet arī viss viegliņš. Tāds, teiksim, tāds delikāts. Jā, reku nāk mūsu gids. Gida kungs. Paldies jums! Nav žēl maksāt naudu. Centies vēl, būs vēl. Es jau nenācu uz šito vietu, lai tu te apmakšerē. Bet labi, jā, ka iemauc labs. Lūdzu. Paldies. Un tad mēs braukājam pa kaut kādām upītiem, kur vispār nekā nav. Kur tu met? Upē iekšā? Jā, dziļumā. Pēc smagāk vajag, ja? Kilošniks. Kilošniks? Jā. Nu nē, man viegls jau. Nu labi. Nu tad, šīs vietas speciālists paigais. Nu rādi. Nu skaties, pišķi smagāks jāliek tagad ir. Es paiešu maliņā, lai tev netraucētu. Bet īstenībā tāds lēns bija, ne? Nu priekš tāda asara. Tā. Ļoti ātri uznāca. Atdziļums te... Padziļš. Es neatceros, kāds tu bijis ar makšerēju, bet ļoti daudz gadus atpakaļ jau. Ir. Baigais izmērs nav, bet nav smuks. Dusmīgs. Reika vīrobi pie maliņi. Izskatā, kā tu viņu vari aizmest uz kaut kādu svariņu uzliec, Jā, ne? maziņš svariņš, kur es tev svariņiem šitādi, ja? Arī ļoti maziņi. Jā. Ok. Bet švakri, nu nav tādās karjerās jau dīķos, rudenī tā pašvakarāk ir. Upē ir jautrāk. Mēs te pat blakus dzīvojam, es te nekad neesmu... Bet tādiem maziņiem jābūt, ja sanāk? Nē, lieliem arī var, kāpēc? Bet lielas zivis te arī ir, vai? Līdaks, ja? Nē, nu cik tas asaris bija? Nu, ap kilogramu. Jopču, tas jau ritīgi treknē. Tā kā trāpās. Es te peldu uz riņķi vasarā, Jā. nekad nevienu zivi neesmu redzējis. Ir. Labi. Jums arī. Pus Soms, pus Latvietis nogidēja mūs šo skaisto ezeru, esot pusi atpircis. Jā.
Dabūju asari pār pa 25 centimetru mēra smuku. Un Roberts. Un man viens bija tāds. Un Roberta un viens bija lielais. apmēram bišķi pār pa 40 centimetru. Jā. Tā kā, nu, Vārnas kungs. Vārnas kunga dīķis labs. Un tagad es jūs vedīšu uz kapiņiem. Uz savu vietu. Jā, tur kapiņi blakām. Klusa vietiņa maiga. Un ķerat. O, Un ķersies asari. Klausies. tagad tu gidē. Jā, tagad es gidēju. Bet tā Kapu maksāt vietiņa. man varēja, ja? Maksāt var, Aldi. Nu, ka mēs arī to samaksāsim. Nu, kapītus varam uztraukt. Hejā varam uztraukt. Galu galā. Ja šī kā klārinētums, te ir ļoti garšīgi pirāti. Es esmu bijis kādreiz. Ir garšīgi maizīti, prepta garšīgi ir pīrāti. Un arī vaļaukos ir prāt nopērti. Makšķerēs, taisam filmiņu. Mēs varam uzfilmēt, viss kārtībā? Jā. Jā, reklāma. Maizīti garšīgi un garšīgs pīrāti. Nu, Ginču, kas te ir? Sveķa pīrāti un bumbiņeki. Diktīgi. Bulciņas, viss pats. Svaigi cepts. Katru dienu. Katru dienu. Šķirmiņas ir viss, ko priekšā. Ko ēdīsim? Es nezinu, nu, kaut kādas piciņas. Kuras? Pīrāti. Šitās? Maize? Labdien! Labdien! Būs divas piciņas. Pienātajā. Tas saldas. Tu gaļas tad. Cik mīksts. Tā pacā. Bumbu. Tā mums bija viens īsiņš mīklā un cik pīrāži. Reiku vēl pīrāziņu. Robīt, tu nekad pīrāziņu? Šitie vēl ciltāk? Jā, buļļona pīrādziņa arī ļoti garšīgi silti. Un mēs vairs nevarēs Man pacapēt. iekas pīrādi to pielikt, vairāk man neko nešķiet. Labi. Ciņa ir. Jādiņi. Blin, uz tie bomba. Ne, Ginča. Ir garšīgākie pīrādi Jelgavā. Ozolnieki. Mēs tagad braucam pie tavām lietām, jā? Braucam uz kapu. Klusu vietiņu pie kapiņiem. Virceviņas ieteka Lielupē, tur ir Lielupes delta. Tur virceviņa ieteka Lielupē tajā vietā. Tur arī ir zīves. No otra krasta gandrīz vai. Lūk, šādi atcerīšiņām virceviņai. To mēs ņemam un laižam vaļā. Ginča, tas jau būtu netaisnīgi, ja tu nebūtu noķers asari. Jā. Bet tā tad esmu smuks pīrādies. Tu gidē, nu tad tev arī bija jānoķer. Jā, šitas ir, šitas ir Latvijas čempionas Gerimas Kefiras jauniešus. Jauniešus čempionis. Mežtiem vēl piedāvā gidēšanu pakalpojumu. No, sveiks. Sveiks, Rihard! Sveiks. Mēs te makšķerējam Jelgavas banda. Domājam, uzvanīsim čempionam jauniešu. Jā, ok. Klausies, tu nevari mums nogidēt gadienā šodien? Jā. Varu. Jā? Mierīgi. Tev naudu ar par to vajag, vai tu pa velti nogidēt? Es domāju, es pa velti varu, jo es mierīgi pa upīt sapēju, baigi neapstraucos pa zivīm, tāpēc droši varu pa brīvu. Tāpēc Jelgavas bandā ņemam Aldi viņu. Jā, ņemam. Tā, nu labi, Rihard, tad met mums savu ģeolokāciju. Jā. Ok. Jūs panāks pretī? Atsūt paskatīsimies, mēs jau paši mākam aiziet. Vēl jau neesam tik veci, ka paiet nevaram, jā. Jā, labi, Rihard, davai. Čau, Rihardi! Rikārds, Ono! Nu ko, nu gidēsi mums? Jā, Es dzirdēju bez naudas, pa maksu, pa velti. Nu, tomēr pārdomājiet, sope baigi labā.
Ko tas ir Jelgavnieks? Nu, būs No jāsamatā. Sotaku. Sotaku. Un arī jūs tik daudz. Būs jāsamatā. Ko es te? Nav jau Man variantu. zivis upē vairs nebūs. Sveiki. Tu jau pilsēta. Jāsamatā. Čau, Ričiņ. Sveiki. Labdien, labdien, kungs, labdien. Tev atlaid ir gidēšanā? Nu, Tad no katra nezinu. pa 20-niekam. Tā sanāk laikam. Labi. Un no pensionāriem arī? Nu, Tu izdomā Riču kārtīgi, tu savādāk mūs te gribi apmānīt. no visiem, nu Sotaks kopā. Kā jūs sadaliet, tā nav man domāšana. Riča, stāst, kur jāiet. Pasaka, tev lodītēm vajag. Lai es zinu, Uzreiz ko tā stāsti. Sotaku maksā. Nu, A gumijas izsniegs vai pašiem savus? varu izsniegt, ja vajag. Nu, goja, protams, tā. Nu, Izsniedz, Ričiņ. Pēc tam iedos, ka būs vietā. Nu, iedod tagad, tu jau. Somi visi, jā. Jāvanda. Pagad, tad tu mūs nogidēsi. Jā, nogidēšu Sotaku jūs vēl visus. gumiju nev iedod. Nu, piet, Tas nu, ir Rič. tāpat Kas kā par servisu? Tāpat kā kurzemnieks. Jā. Ilgi bija jāprasa. Nu, velkam. Ejam uz labāko vietu uzreiz? Jā. A tur visi varēs? Jā, visiem pietiks vietas. Nu, gājam. Nu, ejam. Tikai pats ir sama. A kur tu tu ieskrīt? A, kā tam? Jā. Pagad, mums kātiem pašiem saviem jābūt, vai tu dod? Nu, es varu kādam rezervē iedot, ja vajag. Nu, ja tu gribi. Nu, jā. Kuram no A, kāda? kas tev te maisiņā? Pasarīši. O, kaķim, jā? Jā, jā. Aļģinieki. Mums bija Vilmāram lielāk tagad. Nu, jā, jā. Tā, nu labi, ejam, kur mums Nu, jāiet? jā. Nu, ejam caur šeienai. Tur pie tās laifas, kurai ir izņemta no ūdens. Nu, labi, Riči. Un tas jau sarkanīgs pavērts. Resniņš. Labi, ko Vilmāram. Jā. Paņem, rek. Tā, nu došu pagad. Līdzi. Jā, jā. O, Ričo, nu izmērs nav kā tu solīji. Jau tāds, ko kā mūsu citas upes hits solīja. Smokits, ko? Lai tāds vairāk būtu. Izcelsmes paties vecu vīru iegrūz ūdenī. Tas taču nekam nedara. No 20 tur jābūt tā viņam. Labi, ka šim pareiz. Jā. Pie kājas vispār. Bet tā viņš krietams galvu var būt Ņemšana. Jā. No Ripšas vidēšana. Maksās ir nauda. Es domāju, ka nē. Nē. Nav, neviena tāda prātīga žirgs nebija. Bet divas līdekļas bija. Jā, tu tik ieglūda stumi vārniekā ūdenī, no? Viņš ieglūda? Jā. A, kas robīja tev ap lakonu? Kur no platforma? Nav atcerīši. Robs jau nogidēja. Galīgā Nu, pakaļ. nē, vidēji tas batūni. Galīgā pakaļ. Resu vārnus un svārstās pa zemi. Man Tā, nu labi. Ar Ripšas vēl nepārsita Aldi. Jā. Pasaka, ko viņš tur dara? Vārnās. Mazgā. Jā, nu labi, nu tad braucam. Braucam uz Vidiem. centru, jā, Jā, uz pēc galveno vietu, mūsu Vei- Jelgavas. Jelgavas Jā, Jelgavas sirds, Zanzars, Azars, Līdaka karpa. Un pēc tam pie Edmunda ēstīs zupu. Jo. Jo visa banda. vēl meža no centrā ieradīs. Vot, ja povari ieradīs centrā. Jā. No, Ja Ričs neiegrūdīs ūdenī kā. Riks nesam nūdītas topēja.
Jāpamāca jaunajiem arī. Braucam mājās. Braucam mājās. Izgājām savu Jelgavas streetfishingu. 4 gidi mums bija. 4 Nu, vai 5. es pateikšu, kad manā uztverē to novinnēju. Gidēs. Ir vērts maksāt. Bo. Es jau balvu zinu. Jā. Mājās gaidi, ja? Nē. Gan Iestāsim te pie turista. Jā. Likums ar centru jāizskatām. man. Jā. Nu, tu esi top gids tagad. No. Likam. Nu, kas tu? Nē, nu, nebija nekāda baigā copera. Mazi sūdiņi. Nu, es noķēru tā, bez muldēšanas, ja? 46 asarīšus, vienlīdas. Nu, Un tas bija es viss. kaut kādas asarīšas noķēru, bet... Nu, vienam bija tik izmērs. Nu, man arī Tevis bija. nogidētajam. Nu, man līdzīgs asari bija. Jā. Pēdējais. Arī tāds čeriesnieks, ja? Nu, nē, taču ne. 25. Jā. 27. Nē. Nu, normāli. Copēt ir forši, dodies dabā. Jā, bet nākošais brauksim tur pa labāk. Tur, ko labāk ir. Nē, nākošais no laivas. Jā, pa laivu. Nākošais no laivas. Kur neteiksim, ja? Jā. Bez Bet gidiem. bez gidiem. Bez gidiem. Bez gidiem. Paši pa sevi. Paši pa sevi. Tā kā tā. Braucam mājā. Brauc.